Padējo. Nē, tas ir mans. Pārtaču, kā tam nevar? Zemi, kur tikāmies mēs, sauletes aizstāv ūdens tik dziļums, smaržotes sienu un puķes zied, savu dienu pārtu saulinu. Tu domā, ka tev tā ķedas varētu simbolizēt, ka tādu atraisītāku un brīvāku tādu dzīves stilu varbūt tās, jā? Bieži vien ir tā, ka cilvēki, kur valkā ķedas, viņi domā bišķi citādāk. Tie ir, piemēram, cilvēki, kuri spēlē ģitāras, kuri darbojas visādās nevalstiskajās organizācijās, kuri ceļo apkārt, kuriem patīk atrast, redzēt kaut ko citādāku un kuri nav tik stereotipiem pilni, kuri nav tik konservatīvi. Un viņi tieši arī valkā ķedas. Savā ziņā tā ir tā kā pazīšanās zīme pat varbūt. Ne speciāli, bet ja tu redzi cilvēku, kuram ir ķedas, tu zini, ka visticamāk viņam ir kaut kas kopīgs ar tevi. Labi. Jā. Ok. Viņš šķiltās vai sēkots ir. Tur pie tā burbuļu krapša šāds mazs ir. Tā fiks tā. Usi. Visi caurmiņi tādi burbuļi. Lai tas... Tur ir tā uzits. Forši. Nu? Džird. Iedver iekšā. Šitiem te. Sāls uzkrīt uz eļas virsū. Un apņem eļas lēvīt. Nokrīt lejā, siltajā ūdenī izkūst. Eļai nav vairs pie kā pieķerties, viņa vieglāk un viņa skrien uz augstu. Galā viņš ietricina silus dibentiņu. Lāzītas dibentiņu. Tiešām nedzirdi? Vajag nostīt. Es gan dzirdu. Šrektīgi normāli. Šis tā, ka ķelus. Viņam. Dari. Dari tā. Tā. Ieskaries madariņu, tev uzreiz. Mums ir divas debesīs, vienā dienā otrām atdoties, vienām tuvoties no otrām, izvairīties mēs, mums ir divas debesīs. Par to, ka ziedījā belētā, kā jukuši zied. Zemi, tu klusēsi, tas būs tavā
egziperī vārdi, ar kuriem savu uzrunu iesāku, labi apraksta skolēnus, kas pēdējo 15 gadu laikā ir apmeklējuši Saulgriežu vasaras vidusskolu. Tādu ir bijis aptuveni 750. Katrs ar saviem sapņiem un šaubām, katrs ar savu biļeti, kas nodrošina 3 raibas, piesātinātas un pārsteigumiem bagātas nedēļas. SVV 2007 jūsu bērni ir jau paspējuši pārunāt mūsu valsts vides politiku ar Induli Emsi, apskatīt Liepāju, pusdienot Ziemeļu fortos, radoši izpausties stikla un tekstilmākslā, iepazīt Liepājas arhitektūru Gunāra Silakaktiņa vadībā, cept rupmaizi saimnieces Lilijas vadībā, taisīt plostu no Papas ezera niedrēm, iemācīties par Rucavu no Ģedamīna Salmiņa, sākt veidot gada grāmatu un iestudēt Emīla nedarbus un sagatavot šīs dienas koncertu. Šodien ar rokām, nē, rītā ar rokām. Un cik ilgi apmēram tā mīcīšana iet, kamēr? Teic, kā 10 minūtes vairāk nekas. Jā. Pa tā ir abra. Viņi izņēma to. Labi, jūs katrs nākošais paņem un taisi kukulīti tagad, labi? Tā, redz, šitā te. Nu tā viņi dara, nē, viņš, lai viņām ir rūkstot, tad viņām ir vietas, viņām tur tā. Rikti. Jā. Tāpēc, lai viņa atzījies, vienkārši, lai smērēs. Paši vien taisīja. Paši vien taisīja.